laiks Humpalu medību 2. sezonas finālā! Kā mums gāja šajā sezonā? Skatāmies! Humpalu medību 2. sezonu uzsāka 8 dalībnieki. Pirmajā epizodē dalībniekus pārsteidzām ar slavenību uzdevumu, kur katrs izpaudās ar savu stilu un risinājumu. 2. epizodē dalībniekiem bija jāiejūtas stilistu lomā. Savukārt 3. epizodē pārbaudījām dalībnieku radošo domāšanu un spēju radīt ko īpašu no mājās pieejamām lietām. Un te nu mēs esam. Finālā! Es esmu priecīgi, ka es šeit esmu un ka visi ir tik tālu tikuši, tie, kas ir palikuši. Bišku spriedze, noteikti. Es nezinu, ko sagaidīt, bet ceru uz to labāko. Es nedaudz nervos. Es neesmu pārliecināts, vai es tikšu iekšā. Vienalga, vai tu tiec vai netiec tālāk, es gribu, lai visi tāpat ir priecīgi par to un lai viss šī lieta ir tāda, jautra, nevis tāda nopietna. Lielais fināls ir klāt! Tūlīt mēs noskaidrosim, kuri 3 dalībnieki piedalīsies beidzamajā uzdevumā un stāsies arī žūrijas priekšā. Es pat neesmu dalībniece un es jūtu spriedzi. Un šodien mēs atvedīsimies no viena dalībnieka. Es tikai atgādināšu, ka dalībniekus punktus ir noteicis gan skatītāju balsojums TikTokā, gan arī pašu nopelnītie papildu punkti. Hei! Finālā piedalās Bruno! Katrīna! Labi. Finālā piedalās un spēli turpina Adrians. Līva brīnišķīgi. Milzīgs paldies Līvai, viņa ir malacis, tas, ko viņa izdarīja un kā sev parādīja. Es ļoti priecājos, ka mēs visi varējām samīļot Līvu. Rūhāg! Vai esat gatavi finālam? Jā! Vai tu esi gatavs finālam? Jā! Vai tu esi gatavs finālam? Es esmu gatavs finālam, jo tūlīt šajos 3 krēslos nāks 3 žūrijas pārstāvji, kas jūs vērtēs. Kas viņi būs? Iepazīsimies. Mani sauc Māris Leja, es esmu modele, TV raidījuma vadītāja un topošā intimitātes koordinātora. Instagramā man ir hashtags ērto apģērbu blogeri, līdz ar to es runāju par to, kas ir ērts, praktisks un noderīgs apģērbā. Man ļoti patīk doma, ka jaunieši šeit mācās skatīties uz lietām un drēbēm no tā pasaules plašā skatījuma, ka humpals un lietotas drēbes ir stilīgi un tas ir ļoti forši. Es pilnīgi noteikti esmu par ilgtspējīgu modu, ne tikai pērkot dizaineru lietas, kas ir ilgtspējīgas, jo viņas ilgāk kalpos, bet arī humpalās iepērkot svārkus, humpalās jaciņu, tā kā tas ir daļa no visas vidas. Ko tu dari pasaulē, to pasauli darīs arī ar tevi. Hello! Man sauc Amuna Deivis, es esmu Latvijas drag queen, esmu grima mākslinieks un TV personība. Man viss apģērbs, kas ir manā skapī, ir ilgspējīgs, jo es esmu sentimentāls vācējs, kurš nevar izmest ārā vecās lietas. Tātad, man liekas, es daru kaut ko labu pasaulē, jo es viņas nemetu ārā, man viņas stāv gadiem. Es cenšos izbaudīt šo vakaru, izbaudīt to, kas šeit esmu un būt lieliskā kompānijā. Lai labākais uzvārā! Mani sauc Sintē Salicka Užāne, es esmu stiliste un radu lietas, fotografēju, video, vienkārši radu un stils ir mana dzīve un mode ir tas, kas es esmu. Būs ļoti interesanti arī šodien skatīties, kā jaunieši stilos un veidos, jo tas ir principā daļa no manas dzīves. Manā garderobē ir ļoti daudz ilgtspējīgas arī lietas un no produktu, un ir daudz, piemēram, arī kā šis krēkls, kas ir pārstrādāts otrreizējā dzīvē un sagriezts no vīriešu krēkliem. Tas arī rada to odziņu, man liekas, vispār tēlā, ka tu neesi vienkārši tāds viengabalīgs gabals no veikala, bet ka tev ir kaut kāda tā, sasumiņš. Kāds tad būs fināla uzdevums, kas jāvērtē žūrijai? Tūlīt visu uzzināsim. 3 finālisti, 30 minūtes. Un īpaša vide, kur ļauts lidot fantāzijai un radošumam. Katram no dalībniekiem jāizvēlas viena vai vairākas apģērba vienības.
30 minūšu laikā jāspēj izdomāt ideju, skici, kā konkrētajam apģērbam varētu iedot jaunu elpu. Priekšā ir cits uzdevums, un es nevaru sagaidīt. Priekš manis perfekts uzdevums, neliekas vispār īpaši grūts. Es nezinu, vai man tajā brīdī ienāks idejas prātā, ko darīt ar tajiem tērpiem. Iespējams, arī mani nolikt vienkārši telpā, kur vajadzētu griezt un darīt, tas apjuktu. Tā kā tas ir liels izaicinājums, un es ļoti respektēju šos jauniešus. Man ļoti patīk šādi uzdevumi. Es esmu tās tips, kas visu dara ātri, ir iespaidīgi, tāpēc man ļoti gribās redzēt, kurš darīs, kurš būs rūpīgāks, kurš mazāk rūpīgs. Daudz reves, daudz visādas idejas, un esmu gatavs. 3 finālisti, 30 minūtes. Lai uzvar radošums. 3, 2, 1, aiziet! Pirmais solis – apģērba izvēle. Dalībnieku ritms un ātrums ļoti dažāds. Studijā diezgan liels klusums, jo katrs koncentrējas uz savu ideju. Katrīna un Adrians jau uzsākuši darbu, bet Bruno vēl domā. Arī Bruno izskatās ir noķēris iedvesmu. Kāds kā tev sanāk? Kad vēl nav sākus, baigi neko darīt. Bruno? Man vispār nav nekādas idejas, es teikšu tā. Man bija ļoti interesanti vērot katru personību. Viņi ir 3 pilnīgi atšķirīgi cilvēki, un arī viņu dizains bija pilnīgi atšķirīgs. Es esmu tādu patriotisko pieskārienu. Jā. Kur tu piedzimi? Mini. Latvijā? Rinkēvičam šo taisi? Izskatās, ka Bruno tomēr ir pārdomājis. Kāda tev ideja šī? Modei ir jābūt arī salīdzinoši vienkāršai. Jā. Viņai nav vienmēr jābūt sarežģītai un perfektai. Tev nekas nav sāks griezt? Man nekas nav sācies, jo man idejas galīgi nav, es teikšu tā. Šeit tu domā par daudz, tev vienkārši vajag atvērtām rokām darboties. Man tagad ir lielākā problēma atgriezt vaļā. Es tās labi griežu vismaz. Labi, mācīs, tu tur strādā. Skaties, es esmu liela patriota. Viņai vispār bija. Es vēlējos aptīt apkārt, bet sapratu, ka es nepaspēšu visticamāk iekļauties laikā. Ir riskanti. Kas tu līmi savu mīļā, kurš paņem? tā. Šiti. Ko tu dari? Ideja ir tāda, skaties. Tuņās. Šis ies pāri visam, Jā. šis būs apakšā. Aha. Es taisu caurums, kur otrā pusē var labāk redzēt, kā jau ir. Otra puse gatava. Darbs turpinās, un arī žūrija ir ieradusies. Tev patīk funkcionalitāte, man liekas, Jā, man patīk funkcionalitāte. Es iepriekšējā uzdevumos biju pieļāvis kļūdas. Pidžam, biksēm, kabatas, ģeniāli. Aizmugurē. Kas man patika, teiksim, tā no modes ekspertu viedokļa, ka viņiem ir ļoti labs skatījums. Visi kā liels trauksme. Šīs ir tās lietas, ko es skatījos pirms tam paņemt 2 tieši. Jā, Cik tev laiks ļaus, ka tev intuīcija teiks, to arī dari? jā. Un tad man vēl ideja ir ar šo krāsu uztaisīt tā kā kaut kas tā kā viņš tā. Es domāju, kādus un vai taisīt caurums aizmugurē. Vai es drīkstu uzdot vēl kādu jautājumu žūrijai? Adrians prasīja ļoti daudz citu viedokli. Arī Katrīna vienā mirklī tā kā, varbūt tā, varbūt tā. Bet Bruno, viņš vienkārši zināja, ko viņš grib. Jā, viņam paprasīja laiku, bet tas, ka viņš zināja, ko viņš grib. Ļoti talantīgi, ļoti liels redzējums viņiem ir, un es biju pārsteigts. Pēdējās sekundes. 5, 4, 3, 2, 1. Laiks ir beidzies! Dod 5. Māliņš. Manuprāt, jaunieši paveikuši ļoti lielu darbu, kad daži dizaineri nespēja paveikt vairāku mēnešu garumā. Es gribu redzēt, kā tas pats cilvēks var parādīt sevi caur šo uzdevumu. Man vērtēt vispār nebija grūti. Es jau zinu savu uzvarētāju, un ja viņš neuzvarēs, kāds šovakar neaizies mājās. Vai viss paspēja? Jā. Es gatavs prezentēt? Jā. Tie ir par kaut ko uztraukums? Man nesaprot par tām baltajām līnijām. Nezinu, cik ļoti tas patīk žūrijai. Tev brīlis ļoti piestāv. Tev liek brīlis izskatīties, tā kā tu būtu dizainers. Sagaidām studijā Adrians!
Kāds ir šī tērpa stāsts? Tātad, man jau no paša sākuma bija doma, kad es paņemšu kādu vīrusu apģērbu, ko mēs uzliesīšu caurumus. Es izvēlējos apakšā, ko likt, lai kas apakšā nāk cauri, lai to redz. Un pa virsu es liku šo tur vīrusu apģērbu, kam būs tie caurumi. Es izdomāju, ka šīs baltās līnijas varētu izcelt tos caurumus un parādīt, ka viņi nav netīšām uztaisīti, ka tas ir stils ar domu. Mīļā žūrī, sāksim. Amuna? Es nereāli novērtēju tavu domu. Man ļoti patīk tava ideja. Man liekas, bez baltajām līnijām viņš būtu labāks. Man ļoti patīk, ļoti high fashion, augstā mode un tiešām rītīgi kruta ideja. Es pats arī tādu vilktu. Un, manuprāt, no visiem dalībniekiem tu uzdrīkstējies visvairāk. Cinti? Es sākšu ar to, ka man pašai mājās ir līdzīga žakete ar caurumiem. Tāpēc, kad es ieraudzīju, ka tu sāksi griezt tos caurumus, un bija tāds, yes, vismaz kāds to darīs. Mēs jau ar Amunu runājām, mums viss sakrīt mūsu domas. Arī par baltajiem pleķiem mēs viņus nebūtu likuši, un mēs jau tur actiņu piemiedzām, ka nu varbūt jau nevajag. Es drīkst piebilst, šis krēkls ir no 2. epizodes, tādēļ es viņu izvēlējos. Mārai ir sakrājies. Man šī ir tā viena žakete, ko es ņemtu sev, kur man būtu viena žakete, ko es nesētu 3 gadus uz visiem pasākumiem, mainot tikai krēklus. Tas būtu tas mans īpašais dizains. Ļoti patika, ka tu griezi. Man liekas, ka priekš tā, ka bija cik maz laiks bija, šis bija īstais risinājums, radošs, ātrs, ekspresīvs, lai tevi ieraudzītu un lai pamanītu. Priekš uzdevumu man šķiet bija ideāli. Mīnus, tu atstāji pilnīgi bardaku aiz sevis. Kas ir ok, bet ir salīdzinot ar citiem, bet tu vienkārši ņēmi arī ļoti lielu risku. Man ļoti patīk, un visvairāk man patīk tas, kā tu iegriezi arī apaklīdz daļā, un ka tas ir vienā laidumā. Tas man ļoti patika. Tu biji vienīgais no dalībniekiem, kas savā gala rezultātā kombinēja 2 apģērbus, kas ir pluss, manuprāt. Domāju, īstenībā nostoties šo epizodi, šis varētu aiziet trendā, un pašā Latvijā nākamajā sezonā Fashion Weekā mēs noteikti kaut ko šādu redzēsim. Paldies, paldies. Adrian, paldies tev. Paldies jums. Mēs sagaidām nākamo dalībnieku. Vai viss paspēja? Es, paldies Dievam, iekļāvos laikā, un es paspēju visu iecerēt, tā kā, jā. Nu, super. Es uztrauksies par kaut ko? Nē. Nē. Pozitīvi. Tieši tā. Super. Studijā sagaidām Katrīna! Kāds ir šī tērpa stāsts? Sākšu ar to, ka šī bija ļoti spontāna ideja. Pat cik nāk 18. novembris. Latvijas valsts svētki, tāpēc gribēju kaut ko patriotisku. Tādas mazas detaļas ar Latvijas karodziņiem. Un pat cik ārā jau oktobrī ir augstums, es domāju, ka man ar tikai žaketi būtu diezgan augsti, tāpēc te ir tāds papildinājums, vairāk kā mētelis. Dārgā žūrī, Māra. Es teikšu godīgi, es no sākuma biju diezgan skeptiska pret karodziņiem. Man bija tāds, kur tas ies. Bet tad es ieraudzīju, ka tu uzliktu apakšu, un tikko tu vēl to paskaidroji no tādas ērto apģērbu blogeru puses. Līdz ar to mans domas ir ļoti krasi mainījušās. Paldies. Likās pārāk safe sākumā. Kad paņēma karodziņus, viss skaidrs. Un tāpēc man likās, kaut viņi ielika kaut ko vēl, kaut tu ielika kaut ko vēl. Un tad, kad es redzēju, ka tu šūji ar roku, man likās, man Dievs, es aizņems pārāk daudz laika. Tas ir lieki. Un tad tu pateici, vai var paņemt pistolīmi. Karstolīmi. Jā, karstolīmi, pistolīmi. Tad tu pieliki to apakšu. Un ļoti forši, kad arī tam audumam ir sarkana maliņa, kas iet kopā ar tērpu. Cinti? Jā, viss bija ļoti akurāti. Tas, laikam, ir pirmais, kas man vispār iekrita acīs. Varbūt es būtu likus to apakšiņu vēl kaut kā trakāk, varbūt tai vienā pusē, lai viņi tā kā karājas. Bet man vispār patīk, ka tu tā kā vairākas detaļas arī liki šim tērpam klāt, un vispār tas liels malacis. Un man godīgi ir ļoti grūti izvēlēties, kurš ir mans favorīts, un man tiešām ļoti patīk. Paldies tev. Viena lieta, kas bija vēl ļoti svarīga, tu novāci savu darba vietu. Jā, mēs to visi pamanījām. Mēs visi to pamanījām. Paldies, Katrīna. Paldies jums. Mēs sagaidām nākamo dalībnieku. Paspēj visu? Jā. Es apmierināts ar savu darbu? Es teiktu, jā. Jā. Un par ko ir uztraukums? Kaut kas nesanāca? Viss sagāds? Par manām metodēm ir uztraukums. Studijā sagaidām Bruno!
Forši, uztais vēl vien griezienu. Jep. Parādi. Yes. Kāds ir šī tērpa stāsts? Es iedomājos, kā man vienmēr kaut kādas mājas vai pidžama bikses nav aizmugurējās kabatas vai ir tikai vismaz viena. Tāpēc es iedomājos, ok, man ir 2 bikses, es gribu viens ar kabatām, viens bez. Un tieši perfekti sanāca tādas pidžama bikses. Es pievienoju kabatas, arī ar mazliet kniepadatām, skavām. Un kabatas ir funkcionējošs? Jā, protams. Kabatas strādā. Sinti? Es teikšu atklāti. Man ļoti patīk. Viņi grib tās bikses. Es tev varu atdot droši. Varbūt neliels, pat ne mīnusiņš, bet es droši liktu to džinsu uz visām biksēm, nebaidītos, ja jau te tik tālu un griez līdz galam. Es kaut ko līdzīgi arī esmu redzējusi pēdējā modes nedēļā arī dīzelskatē, tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka jaunieši seko līdzi modes tendencēm. Māra? Viena no lietām, kas man visvairāk patika, tu man šķiet bija vienīgais, kas neprasīja viedokli citiem. Es redzēju, ka tev bija diezgan grūti sākumā tiešām ar to ideju un pieslēgties sev, bet es tevī redzēju milzu akurātumu. Mazs mīnus, kas nav tik mazs mīnus. Tās otras bikses bija pilnīgi lietojams ar citiem leggingiem, piemēram, es viņas vilktu visu laiku. Amuna? Šis nav mans, bet es esmu godīgs, tāpēc, ka rūtēns bikses un pidžama bikses tas nav man. Es vispār staigāju kailas mājās, tāpēc man nav pidžama bikses. Bet es ticu, ka šīs bikses no visiem 3 tēliem ir tas, ko lielākā daļa cilvēku pirktu. Man ļoti patika nianses uz biksēm, uz tām kabatām, vēl, ka tur tas kņopīts ir ļoti punk stila, aktuāli, ļoti labi. Vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, vērojot to, kā tu strādā, tev ir svarīgi, kā tu viņu nogriez, tu velti laiku tajā, ko tu taisi. Starp citu, jūs esat redzējuši kādas bikses taisa, Bruno, ikdienā? No, starp citu tās bikses, zini, kuras bikses es gribu tās, kas tev bija mukurā, kamēr taisīju šitās? Jā! Es viņas pats uztaisīju. Jā, es tā arī domāju, ja tās bikses būtu tu uztaisījis, tad tu šovakar manās acīs būtu uzvarētājs. Jā, es teikšu tā, 3 minūtēs tas būtu neiespējami tādas uztaisīt. Bruno, paldies! Mēs dosim tagad laiku žūrijai apspriesties, jā, par visiem 3 dalībniekiem. Tiekamies uz fināla skatuves. Paldies tev! Kamēr žūrija apspriežas, studiju ir ieņēmuši Humpalu medību 1. sezonas dalībnieki. Un izskatās, ka viņiem ir ko teikt. Hei, mēs atpakaļ esam šobrīd. Man nav šķības acis. Nē, tev ir. Man ir tāda sajūta, ka mēs esam atpakaļ laika kapsulā. Pastieties, pilnīgi nekas nav mainījies. Tāda sajūta kā pirms gada. Smaidat? Šajā sezonā ir sajūta, ka mēs bijām kā bērni šim projektam, bet šie ir mazbērni, tāpēc, ka viņiem viss ir daudz labāk un daudz interesantāk nekā tas bija mums. Šī ir tā slavenā vieta, no kuras man Royce Rodžers ielika 2. Es jau zinu, kādu atzīmes likuši. 2. Noteikti, jā. Šī ir tikai 2. sezona. Es ceru, ka mēs tiksimies vēl 3., 4., 5., 10. sezonā. Es domāju, ka nevajag tik daudz. Vajag. Apbalvošana! Mīļie finālisti, žūrija ir lēmusi. Mēs arī neesam aizmirsuši jūs pēdējās epizodes uzdevumu gūtos papildpunktus. Tie tiks ņemti vērā. Un es jums novēlu turēt to sirdi vietā, un to sirdi nevis greizsirdīgumā ielaist, bet ielaist draugā, kas uzvar. Žūrija, vai jums ir ko teikt? Šis bija ļoti grūts lēmums, un mēs aizkadrā ļoti ilgi domājām, kurš būs tas uzvarētājs. Mēs gan īsti sakāvāmies, bet, Mēs ņēmām vērā katra dalībnieka pilno šova pieredzi. Ne tikai šīs epizodes uzdevums, bet visu pieredzi visu šova laikā. Un cilvēkam, kurš uzvarēs šo šovu, mēs uzskatām, ka ir liels potenciāls arī nākotnē. Tad šis mirklis ir pienācis. Humpalu medību 2. sezonas uzvarētājs ir 3, 4, Bruno! Smaids neaizies, es teiktu, nedēļu. Esmu vienkārši pārlaimīgs ar pārējiem finālistiem. Tik forši bija ar viņiem. Es jūs mīlu. Mālēdz, Bruno. Jā, es tiešām no visas sirds izbaudīju šo laiku. Man liekas, iemācījies izdarīt lietas ļoti ātrā laikā.
Šis viss projekts bija ļoti jautrs, un es ļoti daudz ko jaunu iemācījos. Es biju tik priecīga redzēt, vispār, kā tas viss notiek. Šis pienāks Bruno. Daudz laimes! Paldies! Visi 3 dalībnieki dabūs iespēju nokļūt Supernovas fināla aizkulisēs. Tomēr Bruno pienākās īpaša balva. Fotosesija pie profesionāla fotogrāfa ar profesionālu stilistu vintage apģērbos. Yeah! Draugi, kur ir kūkas? Esi stilīgs. Un pret planētu saudzīgs. Stils ar domu! Es novēlētu jauniešiem atrast daudz vairāk projektus kā šos, jo tas dod tik daudz pieredzi un labas atmiņas. Es priecājos, ka es piedalījos, un arī šis ir internetā, tāpēc viņš nekad nepazudīs arī, un tas man ļoti iepriecina. Tas ir jautri, tu iepazīsti jaunus cilvēkus, tu iepazīsti arī personības, kas ir Latvijā zināms. Jūs drīkstaties, jo viss ir jūsu rokās, rokās ir jūsu nākotne, un ikviena šāda pieredze ir ļoti, ļoti vērtīga.